Latvijas valsts neatkarība ir tik cilvēcīgi mums izjūtama, ka domājam par savām lomām un brīvību ikdienā, vārda brīvību, kad varam brīvi izpausties, klausot savai sirdsbalsī, nevis tā, kā mums liek, un spēlējot savas ikdienas lomas. Latvijas neatkarība mums ir katram personīgi svinami svētki, kad svinam dzīvi, to, kas ir dots šodien, šeit un tagad. Kā sieviete, es varu darboties politikā un abu dzimumu līdzvērtīgā darbā koleģiāli pieņemt lēmumus. Brīvajā laikā es varu izpausties kultūras jomā un uz skatuves izspēlēt dažādas lomas, gan tās, kas citos raisa prieku un smieklus, gan tās, kuras rada nepatiku vai nosodījumu. Es varu brīvi izvēlēties nodarbes, kas attīsta manu dvēseli. Es varu baudīt Latvijas zaļo dabu, apzinoties, ka šeit elpojam veselīgu gaisu un dzeram tīru ūdeni. Mēs esam paēduši, mums ir miers. Latvijas neatkarība nav tikai politisks jēdziens vai formāla valsts statusa deklarācija. Tā ir dziļas saknes mūsu kā nācijas pastāvēšanā. Tā veido pamatu mūsu kultūrai, sabiedriskajai dzīvei un arī personīgajai brīvībai. Stiprināt valsti un saglabāt vērtības varam tad, ja līdzās ikdienas darbam un sabiedriskajām aktivitātēm mums ir kopīgs mērķis – valsts brīvība un neatkarība. Mums visa kā ir gana. Vajag tikai ar pateicību pieņemt to, kas mums ir dots. Latvijas neatkarības svētkos sveicu visus iedzīvotājus un novēlu, lai ikdienā katram izdodas izspēlēt visas savas lomas. Latvijai vēlu saules mūžu!